iesim apskatīties. Tad. Mums tikko aizbēga Matīs Svila, kas mums atbild par ļoti daudz, ko šeit. Tu nebeidz, nāc pasaka čau. Čau. Viņš diezgan naturāli parasti ir atrodams tuvāk banketu zonai. Mēs testējam. Šī reize arī nav izņēmuma. Jā, testējam dzērienus, vai viņus var dot skatītājiem. Šeit jau pavisam drīz Neko neredz. neko neredz, bet drīz redzēs. Jums ir jāklausās, jūs neko tagad neredzēsiet. Tur ir ekrāns, tur sēdēs visi mūsu mīļie draugi, visi jūs, arī mēs kaut kur tur būsim. Un pavisam drīz šeit dzims Revolvikas koncertu filma. Tas ir pavisam īpašs stāsts. Tas ir stāsts par mūsu lielo pirmā albuma prezentācijas koncertu. Stāsts par tā aizkadriem, stāsts par visu, kā tas tapa, kur tas tapa. Un stāsts par jums arī, jo bez jums tas nebūtu bijis iespējams. Jūs esat milzīga daļa no tā, un tāpēc arī jūs mēs šodien šeit gaidām. Labvakar! Dieniņās! Uz ko tas atnākusi? Mēs pārbaudīsim, vai šis strādā kā instruments. Oi, es nezinu, uz ko es esmu atnākusi. Es varētu būt tagad Bardaka epicentrs, ja tā nolasītu man enerģiju. Viņi var būt Bardaka epicentrs, bet vārdu vislabākajā nozīmē ir Katrīna Kalamērs, kas ir liela daļa no šīs filmas. Pastāst 3 vārdos, kas šajā filmā ir no tevis tāpus. Tātad, tas bija pirmais vārds – dziedāt, otrais vārds, trešais vārds – pafilmēt. Labvakar! 3 jautājumi labiem cilvēkiem. Uz ko jūs esat atnākuši šeit? Uz Revolvikas kino, šo tā koncertu filmu. Un kā jūs zināt par Revolviku? Kas ir tā jūsu saistība ar šo brīnišķīgo grupu? Es tā Matīs pazīstu. Un kas ir Matīs? Kastroļs daudz. Kastroļs daudz. Interesanti. Matīs tāds. Ārkārtīgi atvainojos. Es ne ar tādu intervijas jautājumu, es ar tādu krietni praktiskas dabas jautājumu. Nevarētu būt gara bāra karot, kur es varētu mikrofonu piespraukt. Mums viņu vajag. Ir kaut kas, ko es varu atgriezt pēc tam. Es apsolos viņu neņemt mājās līdzi. Tur ir Valters Kriškāns, cilvēks, kas arī bija daļa no šī koncerta un kas ir atradzis savu vietu. Visam paprasīsim viņam pāris jautājumus. Kādā lomā tevi varēs redzēt šajā koncerta filmā? No taustiņa instrumenti tur pašā stūrī ēnā ielikts tāds atbalstošais. Gan svarīgi. Protams. Un tad viens jautājums droši vien par Revolviku turpmāk. Tātad bija daļa no koncerta albuma Bardaks manā dzīvžogā prezentācijā. Kā varētu saukties nākamais albums, vēl nezinot, kādā stilā esam aizgājuši vai kas tieši tur būs gaidāms muzikāli? Šis ļoti labs jautājums. Laba attīstība šim stāstam būtu droši vien, ja tas novest līdz kaut kādai sakārtotai istabai. Ja? Sakārtotai istabai? Teiksim, sakārtotai istabai. Skaisti. Tu varētu vienkārši paņemt un apēst mikrofonu. Tas būtu ļoti labs gājiens, ko tu varētu izdarīt. Nu ko? Esam pie galdiņa nobāzējušies. Man ir saraksts ar jautājumiem. Nedomājiet, ka es te paralēli kaut ko skatos, jo man nav interesanti. Tā nav. Nu tad pāris jautājumi. Jums pirmais jautājums, kas jūs saista ar grupu Revolvika? Kā jūs esat šeit nonākuši? Godīgi sakot, šeit vienkārši bija uzraksts pa brīvu alšā, un tā es arī atnācu. Bet tad es atcerējos, ka es viņiem šūvu drēbes, visus kostīmus es šūvu katram, kā saka, dalībniekam grupas. Un tā šeit es nonācis, un šī ir man draudzene. Morālais atbalsts. Jā, morālais atbalsts. Brīnišķīgi. Tad vēl droši vien precizējošs jautājums par pašu Revolviku. Cik dziesmu ir Revolvikas debijas albumā Bardaks manā dzīvžogā? Visas. Tā ir. Tur ir visas. Ir pirmā un pēdējā. Es zinu visas. Un tagad, dzirdot pirmo albumu Bardaks manā dzīvžogā, grupa Revolvika strādā ar jaunu mūziku. Un jauna mūzika nāks jau pavisam drīz, bet vēl neko nezinot par skanējumu. Kā varētu saukties nākamais albums? Bardaks manā pagrabā. Viņš strādā pagalbā? Pagrabā. Nē, es uzskatu, ka nākamais varētu būt... Ārkārtīgi solīdi ieradies uz grupas Revolvika koncertu un prezentāciju. Pāris jautājumu tādā gadījumā. Sāksim ar Revolviku un pēc tam jau uz tādiem vispārīgākiem jautājumiem. Tieši tā. Sāksim ar erudīcijas jautājumu. Cik dziesmu ir grupas Revolvika debijas albumā? 9. Kāds varētu būt nākamā albuma nosaukums?
Ja bija bardaks manā dzīvžogā, tad es ceru, ka esam jau iegājuši iekšā mājā bardaks manā koridorā. Bardaks manā koridorā? Jā. Fantastiski. Izklausās, ka tu ļoti daudz zini par pašu grupu un par grupas debijas albumu Bardaks manā dzīvžogā. Cik dziesmu ir debijas albuma? Šis ir pirmais Jā, tas albums. Šis ir pirmais albums. Šajā albumā ir kaut kādas 8. Beidzot, mēs esam noķēruši cilvēku, kas mums solīja tik daudz pateikt. Nāc. Visu laiku skrēja projām. Brīnišķīgi. Mēs esam tieši pie tevis atnākuši un mēs esam sagatavojuši tev daudz jautājumus. Tu šodien baudīsi kino. Ja tu kino baudītu arī rītdien, kas būtu slavenība vai mūziķis, par kuru tu vēlētos apmeklēt filmu? Raimonds Pauls. Raimonds Pauls, brīnišķīgi. Kā man tāpat ir. Manos 24 gados. Labi, iesim paskatīties, kas mums te notiek.